Tā, nu ko, čau visiem. Šodien ar Kasparu atbraucām pamakšķerēt. Viņš man te atvedis kaut kādu, nezinu, kalnu, teica, ka te ūdens esot. Kalnā ūdens, nezinu, varbūt ies skatīties. Plāns ir spinnings un kaut ko spinningu paķert. Bet liekas, kā tiks pāri kalnā un tā uzreiz. Kaspar, kur te kalnā ūdens būs? Kurā kalnā? Tu šitādā kalnā ved man augšā. Aiz kalna, tur ir aiz kalna. Oi, te ir daudz ūdens. Skaties, Jāni, tā ir ļoti svarīga lieta. Čaļi, tad, kad jūs nākat uz Rīgas Heisu copēt, šī zīme nav vienkārši tāpatās uzstādīta, viņa visur apkārt Heisam ir. Esat uzmanīgi, betona slīpne ir ļoti slīdena. Šitien mēs esam kreisajā krastā, un kreisajā krastā tā slīpne ir ļoti stāva. Te ir kādi 45 grādi viņai. Ja ir kaut mazākais, es nezinu, apledojums vai lietus bijis, no augšas līdz lejai var nograbēt. Ļoti labiem aplējiem jābūt. Esat tiešām piesardzīgi. Tā kā ievērojam, skatāmies, lai nav slapš. Mēs neesam vieni, Jāni. Reku, tur tālumā arī ir. Reku jau ķer. Viss var braukt prom, būs mūsu zandarts izvilkuši. Jā, lai krastā atstāj, mēs aiziesim, paņemsim. Jā. Bez darba, zini kā, kur noķēram šitien? Šitien mēs noķēram. Vai arī mēs varam piesiet. Jā. Viss, Jāni, davai slēdzies, slēdzam copēt. Nu tā, manduliņu pielikt. Sākšu ar mazo manduliņu. Kaspars jau iemet. Jau viss, jau Kaspars aiziet. Un mēģināsim. Papētījām karti, apmēram saprotams, kas te notiekās. Tu taisni mauc iekšā, jā? Labi. Kā šitais uzvedās? Smuki uzvedās. Mēģināsim kaut ko izmānīt. Vējiņš no sāna nedaudz. Jā, tā arī domāju, ka pirmais metiens būs tāds, jo redzēju, ka cilpa ir. Iztīsim viņu. Te nekam trakam nevajadzētu būt. Nolaca, atsējās. Tagad, kas te būs? Tas būs labi. Sākam. Kas tas tagad pa joku bija? Okli pārplīs. Tīnu un auklu pārplīs. Džigos ar rokā. Šitien ir savs visāli. Jā. Tā, labi jāiet pārsieties jau. Pirmais metiens sanāca. Labs pirmais metiens. Tā, mezgls kādas izmantoju. Es izmantoju FG Nut. Viens no stiprākajiem mezgliem. Parasti visu kaut kādas video esmu redzējis. Baigi cīnās, kā viņu uzsiet. Vieglākais variants ir, kur auklu aptina ap spoles kātiņu. Ņem pavadiņas materiālu, pieliek klāt un tad sāk uz vienu pusi pievelk, uz otru pusi pievelk. Un šitā kādas kopā 10 reizes no vienas puses, 10 reizes no otras puses.
kas ir ērti, auklis spriegosies pati, sāk palikt pa stingru, vienkārši nedaudz spolu pagriez, palaid vaļā. Tā, un katrs ņēmēns jātais ir no vienas tās pašas puses, kur ja es šeit ņemu no apakšās, tad arī otrā pusē es ņemu no apakšas pievalku, lai noslēdzās, un mezgliņš rekāds sāk veidoties. Un tad turpinu. Esmu redzējis visādus variantus, ka tur to pamatauklu ap pirkstu sienu un nezinu kā tur mēģina, tad visādas speciālas uzparektas stiprina iekšā auklas, lai varētu uzšķiet šo mezglu. Reāli vienkāršākais atsvien pret kātiņu, abas rokas brīvas, var piekārtot ar vienu roku, ar otru roku, tikai siena. Nav no tiem ātrākajiem mezgliem, bet mezgls ir kvalitatīvs un izturīgs. Tā es tagad satīšu pīnīti, un kad pabeigšu, parādīšu, kā mezgls tiek nobeigts. Tā, lūk, mezgls pēdējais ņēmēns paliek pamatauklas virzienā uz augšu. Tagad es ņemu šo te sienu vaļā. Un tagad vienkārši pusmezgls pāri. Uztais cilpiņu, bišķi vējā grūtāk ir to izdarīt. Un šādi te savalku kopā mezglu. Un uzsienu kādas 3 šādas te mezglus galā. Te. Op. Čuk. Un reku pēdējais 3. mezgls savalkās. Saslapinam. Un pavalkam kārtīgi visu aiz pamatauklis un pavadiņus, viņš bišķi pagriežās, iekožās un viss šis mezgls nekur vaļā neatnāks. Šādi te viņš izskatās ļoti smuki. Liekos galus, protams, nogriežam un viss var malkt tālāk. Ieteks, var iet atpakaļ un turpināt šansēt. Čaļi no līkuma pazuda. Tas nekas. Mums tos čaļus nevajag, mums vajag zīves. Tā rekur uz betona līnija. Nu, tur ir parasti tās trakākā vieta, lielāks vilnis vai kas. Viņa palīdz galīgs līdien. Šitam ir ok. Tur, kur ir slapjais, tur toči nevajag kāpt. Ja betons savs, nu tad piesardzīgi. Bet ja ejat pa to hesu, tad šī būtu tā līnija, kur nevajadzētu tālāk kāpt. Izpūš šobrīd. Kaut ko velku. Pagaidām tikai nejūtu, ka pretotos. Būs kaut kāds koks. Neliekās, ka tā būs zivs. Tas būs koks. Būs mērā. Nu, lūk. Ir īstais Kaspar. Jāni! Apsties mērā, ne? Šitas ir, un tas ir kas vēl? Mučkulīts ar kaut kāds. Rekur ir stienis, un tas stienis ir salasījis ļoti daudz auklas. Tas ir televizors bijis iespējams. Jā, televizors točne. Jā, tīkls. Tas ir televizors tīkls, mazā atstiņa.
Mailītis ir to kaut ko. Veiksmīgi ieķēries. O! Metālūžņi. Atsitīsim copi. Izskatījās jau cerīgi, zini, kā tā. Jā, reku tā jau vēl. Kas ir iekšā? Pavada, rekur ir iekšā, jā, kaut kas ir. Reku vēl viena. Te ir kāds jau mēģinājis kaut ko dabūt. Gruntene, ne? Svins nav iekšā? Nē, reku trīsžuburs ir. Reku trīsžuburs te ir ieaudzis jau. Jā, divas pavadas ir, rekur ir. Jā, te rekur āķis ir iekšā. Rekur voblers. Točnu, voblers ir. Un rekur svins ir. Nav tas svins? Ir svins, jā. Un svins arī. Svins ir. Kosties, kas par ražīgu, šitā jau uz veikalu var aiziet. Jā, te es veikals vaļā, trīs pavadas. Trīs pavadas, nu te ir vispār Te ir labi saķerts. Tā, skaisti. izpiņķerēšu vobleru, gribu apstīties, kas tas pa vobleru ir. Varbūt tās vajag pie Ošā aizvest, zini, kā uz Ošelūru, lai pārkrāso. Bišķi kāds vajadzina, un šitais ir. Labi piņķerējies, lai sevi strādā tālāk. Kas tas tāds ir? Raidens? Ticamākais, ka kaut kas raidens vai kaut kas tāds. Nu, interesanti. Tā, mēģināšu paskalot. Nu, vajag neko neredzēs, bet nu šitāds te voblerīts norūsējis jau labi. Viss te ir aprūsējis, saķēries. Tā, šito es aiznesīšu, nolikšu maliņā. Gliemežus pamēģināšu izparināt. Tā, arī šitāds drazas savācu, ielieku somā, somi izmazgās pēc tam, bet vismaz nepaliek šeit. Viss, kas sliekas ir dabā, visu prom. Patiesībā jau tā celpe no krasta nav diezko aizraujoši. Stāvi točkā un tik mauc. Iemet un driblē uz krasta. Iemet un driblē uz krasta. Tu jau nezini, kas tev tur atpakšā notiek, vai tur vispār tā zivs ir, vai viņa tur nav. Bet tā cerība, ka jebkurā metienā jau var pieteikties. Šodien laiks ir foršs, mierīgi var stāvēt šeit un darboties. Un jebkurā brīdī kaut kas var notikties, kaut kas pieķerties. Mazs zandartiņš, asars vai, nezinu, varbūt iespējams arī kāda līdaka te kaut kur ganās. Kas var pieķerties. Labi, līdakām ir liegums, to, protams, atlaiž, bet zivs jau te ir. Kurā brīdī un kurā vietā viņa pieķersies, to nevar zināt. Nav arī nekāda instrumenta, ar ko paskatīties, kas tur apakšā notiekās. Varbūt varētu ņemt dīperu un mētāt no krasta un skatīties, kas tur apakšā ir. Tā kā man dīpers nav, tad man bez tā ir jāiztiek. Un šobrīd es vienkārši eju un taustu. Kas kur ir? Vienīgais, ko es esmu te izpētījis, es esmu izpētījis te dziļumu kartu, es zinu apmēram, kas te notiekās priekšā, kurā vietā kas ir. Tad pēc tā es varu vadīties un saprast. Un meklēt potenciālas vietas, kur tā zivs varētu uzturēties. Un to es arī daru. Viņi var būt šeit, viņi var būt uz nākamās plāksnes, uz aiznākamās plāksnes. Labi, viņi var būt tur pie Kaspara kaut kur. Kaspars ar kaut ko tur maina. Jāstrādā. Vienkārši jāņem un jāstrādā. Jo jebkurā brīdī var notikties kaut kas interesants. Jāaiziet līdz Kasparam aprunāties. Stāv te, pērtu pozi ieņēms. Saulīt izbauda. Jāuzprast, kas viņam te notiekās.
Nu, Kaspar, izbaudi jauko laiku? Vai nē? Zini, ka mēs gandrīz jau pusotru stundu esam? Nē. Vienkārši laiks iet tik ātri. Jā, tagad jau Liekas, cik Nē, 20? nav pusotru. Nu labi, stundu. Stundu. Stundu un 15 esam. Jā, 10 metienu uztaisīt. Laiks ir vienkārši pagājis. Un Jā. copes nav. Nav bijusi Nav copes, jā. Nav. Es saku, baigais ir. Mm. Bet vējš pateicis atkal Norimās. Vējš tagad bišķi kaut kā vairāk nesals. Vieglāk arī izvadīt, nepūš buru. Jā, vai ne? Jā. Ir drusciņi. Nu ko, turpinās. Zini, kā ir? Es gribēju paprasīt, varbūt tās ir kāds āķis. Kāds? Nu, es nezinu, tev kaut kādi āķi ir. Jigs, dropshots. Jigs. Offsets. Nē, parastais āķis. Es gribu vienkārši uz silikonu pamēģināt. Da ir kaut kas. Varbūt Jigs nostrādā. Nu, ir jāpamēģina. Jā. Varbūt tās mandulu negrib. Jā, es jau domāju, moši, ko sēt dropshot pamēģināt vai ko? Jā. Jāpadomā kaut kas. Dropshotam vajag foršu tādu kantiņu atrast, kur tiešām var strādāt ar viņu, jo tur vajag tā lēna animācija vajadzīga. Un tā kā tur vajag paeksperimentēt. Man silikons ir līdzi, tā kā aķika jāpamēģina. Jā. Iegrabināja. Jā, kaut kāda kustība te bija. Nākamais loms ir dropšotiņš. Nu, dropšotiņš noķērās. Kārtīgs āķis. Kaspar, dropšot nevajag? Jā. Visa sistēma ar visu āķi. Kārtējā trofeja. Vismaz kaut kas man ķerās. Sosita. Līdz op. Bija vēl viena cope, tā kaut kas sāk notikties, varbūt izdosies.
Jā. Iedos. Kas tev šis par skaistumu tas tā? Skaistums neaprakstāms. Kājas ribas palikušas tikai. Jā. No grunts ņem, jā? Nu, jā, viņš, es saku, uz tinienu. Tu uz Jā. tinienu tu ņem un viņš stiepjās līdzi. Pirmā Jā. copa tieši tāda pati bija. Silts un ir. Nu, Man arī tieši tas pats bija. viņš tā kā, zini, tu viņš tā kā piepildu paņem un tu viņu vienkārši tādu kā mietu, bet pavelc līdzi. Man nav sitiens bija, pat šitās divas, kas bija. Nav tāds, zini, tā kā zandartam, vai ne, tur kaut Jā. klopētu. Tur ir 6-7 grādi. Es paņēmu 7 man. Augšēji. 10 vieglākais, kas līdz ir. Ja? Darīt saku, te pamēt gaisā. Galvenais trāpīt virs dambja. Jā, aizpūš labi. Tā, viss ejam, beidzam. Saule norietējas, iesnis noķerts, rokas nosaluši. Kā saulīt aizgāja, tā palika augsti. Oi, riktīgi. Tagad Jā. ir tā, ka... Bija plāns beigt jau pirms pusstundas, bet tās 4:30 minūtes. Jā. Tas bija tāds vienkārši sačakarējis. Tu nevari beigt makšķerēt vairs. Sanāk pusstundas laikā 5 copas. Es teicu, braucam tālāk, Jānis, bet, ja šitien bija, varbūt tās nevajag. Labi, nevajag. Jā, un reāli bija kontakti daudz. Man bija 3 copas, Kasparam 2, vienu Kaspars pavilka. Jā, vienu pavilku, jā. Bet, tur viss tika pacelti mānekļi vienkārši no grunts. Un, kad pietiņi jūt, ka viņš tur iekodies kaut kur tajā mandulā. Un neko, jauki pavadīts 5,5 stundas. Var braukt mājās atpūsties. Un kaut kad aprīlī, vai ne? Jā. Vēlreiz uz šeit. Vajag vēl vienu iznācienu uztaisīt, jā, pārbaudīt, vai tiešām visi pareizi nostrādāts. Jā. Un vajadzētu 10 stundu maratonu uztaisīt, nevis 5,5 stundu. Šitam tāds ātrais. Tad arī paņemtu vairāku amplitūdu. Varētu ar kājām no viena gala uz otru aiziet. Jā. Labi, viss, čau, tiekās nākamreiz.